Patiesas emocijas, nesamākslotība un īstums līdz kaulam. Tā varētu raksturot fotogrāfijas, kas šī gada maijā uzņemtas integratīvajā mākslas festivālā nāca līdzās. Tas ir unikāls cilvēka būtības atainojums, ko fotogrāfam izdevies notvert caur kameras aci. Strādājot 28 gadus jau fondā nāca līdzās ar bērniem, jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un veidojot viņiem integratīvo mākslas festivālu nāca līdzās. Tu vienkārši redzi, cik viņos ir daudz emociju aizskatuvē, zālē. Un man ļoti jau gadiem brieda tā doma, ka es gribēju to noķert, to mirkli, jo vienmēr skatuves māksla ir gaistoša. Uzstājās, viss beidzās. Nu, lūk, un tad gribējās noķert to mirkli, kā rodas tas priekšnesums, līdzpārdzīvojums un viss pārējais. Es meklēju fotogrāfu, kurš to varētu izdarīt. Un Sarmai Freibergai izdevās sastapt izcilu fotogrāfu, tādu, kurš prot pasauli ne tikai redzēt, bet arī sajust. Tas ir fotogrāfs Aivars Liepiņš, meistars ar 50 gadu pieredzi, vairāk kārt apbalvots un atzīts kā viens no 30 Eiropas labākajiem fotogrāfiem. Man jau tad, kad es sāku fotografēt, tas bija ļoti sen atpakaļ. Man bija grūti fotografēt tad, ja cilvēks bija neīsts. Es novērsos, man bija grūti to pogu nospiest. Tas bija diezgan briesmīgi, bet šeit bija ļoti viegli fotografēt patiesībā. Atšķirībā no citām reizēm, jo viņi tiešām bija patiesi. Un tas man vienkārši tāds baudījums. Man kā fotogrāfam tas bija vienkārši baudījums. Man ir liels prieks, ka izstādē ir tik dažādi jaunieši attēloti, bērni, arī viņu skolotāji. Varbūt kāds domā, ka jābūt tikai skaistam, bet šīs ir emocijas. Un emocijas ir patiesas. Un tas ir tas pats galvenais, kad ir patiesums izstādē. Šobrīd uz neilgu laiku ceļojošā izstāde koncerts ir skatāma Madonas notpētniecības un mākslas muzejā. Izstādes atklāšanā piedalījās arī jaunieši, kuriem šīs festivāls un pati kustība ir jo īpaši tuva un svarīga. Mans pirmais tā kāds bija likteņdārzā, izbrauciens tā kā pirmo reizi, un es jau pieradusi, protams, pirmais ir, ka tu aizbrauc, tev jāiet uz skatuves, uztraukums, protams, ir. Kādas ir tās sajūtas, ka tu redzi fotogrāfijas, tu atceries to koncertu vai? Jā, es atceros, mēs skatījāmies, un forši bija, jā. Ļoti skaisti bija visi. Man bija kauns, man trūcina pakauni, man trūcina tā, ka var labi mums sanāk dziedā. Tu patīk uzstāties? Jā. Uz RTV jautājumu, vai attieksme sabiedrībā pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mainās un kļūst aizvien iekļaujošāka, Sarma Freiberga vēlas atbildēt apstiprinoši. Mainās pateicoties tam, ka mēs daudz runājam par to, un līdz ar to es teiktu, ka jārunā vēl un vēl, jo kamēr tas cilvēks sadzird, un tad, kad sadzird, ir viena lieta, bet otra lieta, kā šie koncerti, tad, kad atnāc apskatīties un ir tiešais kontakts ar šo cilvēku, tad cilvēkā notiek kaut kāds klikšķis. Un viņš saka, nav jau tā, kā tas stereotips ir tāds, ka viņi nevar, ka viņi bīstami vai kādi. Tas lēnām mainās. Gribētos jau ātrāk, bet, kā mēs zinām, cilvēku domāšana ir tā, kas mainās vislēnāk. Vēl tikai jāpiebilst, ka izstāde Madonā būs skatāma līdz 1. decembrim, tad tālāk tā ceļos uz Ogri, kur izskanēs arī nāca līdzās Ziemassvētku koncerts. Tikmēr šobrīd ik viens tiek aicināts ielūkoties fotogrāfiju dziļumā Madonas muzejā. Muzeja jaunajā definīcijā viens no aktivitāšu vārdiem, kas tagad skan, ir vārds pieejamība un līdzdalība. Un principā šī izstāde ļoti labi parāda, ka mēs muzejā satiekoties visi esam līdzdalīgi, visi esam līdzatbildīgi par savu emociju atklāšanu un par to, lai mēs kādā vietā justos labi. Neatkarīgi no tā, vai viņiem ir kādi redzes, kustību, dzirdes vai kādi citi traucējumi, viņi visi ir mūsu sabiedrības daļa un mēs visi dzīvojam kopā. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.